Labrīt no rīta šajā skaistajā rītā. Šodien 22. marts 25. gada un esam ieradušies Branguļos, Valmieras novads. Šodien veiksim pārgājienu no Branguļiem līdz Valmierai. Šobrīd atrodos pie Abulas upes. Šī ir uzpludinātā vieta pirms hidroelektrostacijas. Pārpretī redzams Branguļu alusdārs. Mūsu šodienas taka vedīs gar Abulas upi līdz ietekai Gaujā un gar Gauju līdz Valmierai. Dodamies ceļā! Dodamies ceļā. Abulas dabas taka sākas šeit pirms tilta pār Abulu. Un vienlaicīgi šīs gabaliņš būs arī Camino Latvija 3. posma daļa. Abulas dabas taka ir apzīmēta ar šādu baltu zilu marķējumu. Abulas dabas takas sākums ved cauri māju pagalmiem. Pirmajā brīdī tas ir mazliet mulsinoši, bet iedrošina tas, ka ir marķējumi ik pa brīdim. Un līdz ar to tas notur tevi uz dabas takas. Abuls ir viena no retajām upēm vīriešu dzimtē. Upes garums ir 52 km un tās sākums meklējams Smiltenes pusē. Savukārt ieteka Gaujā atrodas netālu no Valmieras. Esam pievarējuši apmēram 1 kilometru un nonākuši pie dzelzceļa tilta pāri Abulai. Ja ir iespēja kaut kur uzkāpt, kāpēc neizmantot? Saulītē zied lazdas.
Kā redziet, Ābulas dabas takas galvenais objekts ir pati Ābulas upe. Un, protams, otrs dabas apskats objekts ir dažādās ekosistēmas. Mežs, tās flora, iemītnieki. Pēc putnu čaloņas var noprast, ka ļoti daudziem putniem šeit ir mājvieta. Kā redziet, šis Ābulas dabas takas posms ir ļoti blīvi nomarķēts. Principā var redzēt jau nākamo un aiznākamo marķējumu. Faktiski bieži vien ik pa kādiem 30 metriem. Līdz to nomaldīties šķiet, ka būs neiespējami. Tagad mums priekšā ekstremāli stāvs kāpiens lejā. Vai nu šeit jāiet, vai otrs variants oficiālā šeit. Katrs gājām lejā pa savu takas pusi, es pa saknēm, Aiga šeit. Abi veiksmīgi esam lejā tikuši. Esam sasnieguši krāčaino posmu.
Un šeit tāds nesmuks aizdambējums izveidojies. Šajā vietā, acīm redzot, kādi entuziasti krituši priedi, uztaisījuši par tiltiņu pār Abulu. Esam augšā. Un pretējā pusē caur izcirtuvu redzams ir fazāna ceļš. Šis ir pats stāvākais Abulas krasts, vismaz šajā pastaigas posmā. Ja es pareizi saprotu, tad šī dabas taka Abulas, kas vienlaicīgi arī ir Camino Latvija 3. posma daļa, ir vienlaicīgi arī mīlestības taka pastaigu. Patīkams pārsteigums mežā. Tuvojamies Abula ietakai Gaujā. Šī ir vieta, kurā Abuls ietek Gaujā. Tas nozīmē, ka Abulas upes posmu esam nogājuši. Un šī ir Gauja.
Esam nonākuši Jaunrājos. Tālāk mūsu ceļš ved prom no Gaujas. Ejam uz Fazānu ceļu. Esam iznākuši ārā uz Fazānu ceļu. Ja jūs esat ieplānojuši veikt Abulas takas apļveida posmu, tad jums šajā vietā ir jāiet tieši pretī taisnums. Koki ir balti zilā svītra, norāde, apakaļ ceļš uz Brenguļiem ved cauri mežam. Tā būs meža taka, pastaiga kārtīgi pa mežu. Mēs savukārt dodamies uz Valmieru. Mūsu ceļš vedīs pa šo Fazānu ceļu, un tā ir daļa no Camino Latvijas posma. Mēs esam nonākuši krustojumā. Ja jūs vēlaties iet Camino Latvija posmu, tad Camino ceļš ir kreisajā pusē. Tā kā ceļš uz augšu. Garām Baiļu atpūtas bāzei, un aiz tās jūs būs norāde pa labi virzienā iekšā mežā un pāri augstsprieguma līnijai, kur atkal nonāksat mežā virzienā uz Gauju. Savukārt mēs, lai mūsu pastaiga būtu interesantāka, mēs dosimies pa šo ceļu. Aiz muguras mums paliek paveiktais posms ceļa, norāda Jaunrāji, tur ir enerģētiķi, dārziņu sabiedrība, kaut gan pa šo ceļu arī var aizbraukt turpat. Mēs dodamies pa šo ceļu, jo tas nonāk pie Gaujas. Tajā vietā, kur Abula ietecēja Gaujā, noteikti varējāt iet arī gar Gaujas krastu, kurai ir Tauvas josla, virzienā uz Valmieru. Mēs izgājām tādu kā līkumiņu gar kempingu Jaunrāji, kā marķēts ir ceļš. Izgājām ārā uz Latvijas valsts mežu Fazānu ceļu pēc marķējuma, kāds paredzēts. Un tagad mēs kā virzamies apakaļ uz Gauju, tā kā apējām riņķī gan to kempingu Jaunrāju, gan tagad dārziņu sabiedrību enerģētiķis. Sanāk, principā, tās palielāks līkums. Šajā vietā pretī mums ir tā dārziņa sabiedrība, enerģētiķis, kurai mēs apgājam riņķī. Mēs savukārt virzamies šo ceļu, kas ved uz Baiļiem. Un tālāk, protams, uz Valmieru. Šajā vietā, skatoties virzienā uz Jaunrājiem, taka gar Gauju ļoti plata, ērta, arī riteņbraucējiem, bet noteikti tur ir kāds posms, kas būtu arī grūtāk izejams. Es to gabalu nekad neesmu gājis, nemāku ieteikt. Jebkurā gadījumā makšķernieki tur noteikti staigā. Tā ir Tauvas josla, tā kā gar Gaujas krastu droši var iet.
Tālāk jūs varat turpināt iet par šo meža ceļu. Savukārt mēs tagad novirzīsimies uz staciņu, kas iet paralēli Gaujai. Tīri, lai interesantāk. Jebkurā gadījumā tas ceļš priekšā sajies kopā ar šo taku. Kā iepriekš minēju, taka gar Gauju sajiet kopā ar ceļu. Šis tas meža ceļš. Turpinam iet priekšu. Esam iznākuši pie augstsprieguma līnijas, kas iet gar Baļu kalnu. Baļu kalns ir augšā, tieši pretī taisnējot Valmieru. Savukārt šeit Gauja. Šajā vietā arī teorētiski variet iet gar pašu Gaujas krastu, jo te makšķernieki iemīcījuši taciņu, bet mēs iesim pa meža ceļu, principā paralēli takai, ko 30 metru attālumā. Daudz ērtāk. Te sanāks vienkārši caur brikšņiem drusku. Ja mēs iepriekš sazarojumā nebūtu nogriezušies uz leju, uz Gaujas pusi, bet būtu turpinājuši iet pa Camino Latvija norādēm, tad mēs būtu tāpat šķērsojuši šo augstsprieguma līniju, tikai kāds 500 metrus augstāk. Tagad mēs viņu šķērsojam pie Gaujas. Tagad pretī mums ir Mitrājs. Ir divas iespējas, vai nu iet pa šo pašu ceļu uz augšu, un taka Mitrāja pārējais vietā krustosies ar Camino Latvijas taku. Savukārt mēs iesim par mazo taku paralēli Gaujai. Un tad šī taka drusku tālāk vēlāk sajies kopā pirms Valmieras ar Camino Latvijas taku. Šeit sazarojumā ir divas takas. Viena iet gar Mitrāja malu virzienā uz Valmieru. Otra iet paralēli tikai gar Gaujas krastu. Mēs izvēlējāmies iet pa taku gar Gauju. Un pretī mums ir Daliņu pludmale. Esam sasnieguši Gaujas stāvos krastus. Tur augšā Daliņu stadions un Sajūtu parks. Esam nonākuši pie Sajūtu parka trošu ceļa. Šis trošu ceļš ir kā Sajūtu parka izklaides atrakcija, iespēja pāršļūkt
pa trosēm pāri Gaujai. Ja ir vēlēšanās nedaudz saīsināt ceļu, šeit var nogriezties uz tādu iestaigātu taciņu. Savukārt mēs iesim pa galveno ceļu vēl 100 metrus priekšu un tad nogriezīsimies uz galvenās takas. Šīs takas sajies kopā drusku uz priekšu. Esam nonākuši krustcelēs. Virzienā pa kreisi ir Baiļu kalns, tā augšsprieguma līnija. Tieši pretī ejot mūsu garāžu kooperatīvs Misas. Savukārt virzienā pa labi Valmieras centrs. Un kā jau pamanījāt, šī taka, kas man uz priekšu un uz aizmuguri, ir Camino Latvija takas posms. Tā kā esam atgriežies apakaļ. Camino marķējums jūs aizdīs līdz pat Valmieras centram. Esam Valmierā sasnieguši Paukpriedes. Paukpriedes teritorijā pirms dažiem gadiem ierīkoja diska golfu. Esam sasnieguši Vanču tiltu. Gājēja tilts pāri Gaujai. Esmu sasniedzis Valmieras pilsētas Gaujas beidīgi slaveno pludmali. Vietējie sapratīs, kāpēc es ar tādu piebildītu to saku. Šīs ir plaši pazīstamās Kazukrāts vieta, kur trenējas mūsu Latvijas smaiļotāji. Savukārt līdz Valmieras pilsētas centram ir atlikuši daži 100 metru. Šajā vietā šodien noslēdzu mūsu pārgājienu Brenguļa Valmiera. Ceru, ka arī jūs izbaudījāt šo 12 km garo pastaigu
kurā pavadījām dabā vairāk nekā 5 stundas. Ja jūs guvāt gandarījumu, noskatot šo video, priecāšos atgriezos saiti, piemēram, nospiestu patīk, dalīšanos ar video, un neaizmirstat, protams, arī pieskot manam YouTube kanālam. Savukārt es jums saku, čau, uz tikšanos kādu nākamajam video!